Tā, reku, tāda figņa, ja? 3.2 Volvo motoram. Vispār ir tāda lieta, kā uz ieplūdi ir hidrokompensatori, ja? Uz izplūdi, reku, šitādi te tukši. Redz, iekšā nekā nav. Vienkārši tukši pacēlāji. Tas tiem, kas netic, ka mēdz būt arī vienkārši pliki pacēlāji. Vāciņi, kā es saku, ja? Lūdzu, vienai galvai, gan tādi, gan tādi. Es te atklāju tādu interesantu faktu. Reku ir, šitā ir XC90 2.5 turbo benzīna galva, ja? Šitā ir 2.4 atmosfēriskā benzīna galva. Pilnīgi identiski vienādas. Reku, šito ņemam ārā no 2.4 un reku iekšā liekam pilnīgi perfekti. Ideāli. Tas nozīmē, man tagad vesels komplekts ir ar vārstu pacēlājiem. Varēšu es tagad kārtīgi noregulēt šitim te 2.5 turbo vārstus. Nācās izgudrot tādu noņēmēju vārstiem. Vienkārši trubu atradu pēc diametra, iemetināja lielai strupcīnai un viss. Un nav jāpērk dārgs aparāts. Noņemšana jau diezgan vienkārši. Nezinu, kā sanāks ir montēšana atpakaļ. Tātad, tas darbojas šādi. Reku. Vārsts augšē, ja? Tā, kas te redzama ar ķīlu uz leju. Viena puse. Otra puse. Un tad te viņš vienkārši iet iekšā un nosprostojās. Un tā viņš darbojās. Tad paturēt no apakšu vajag, un tad no augšu var viņu spiest ar kaut kādu tur ierīci. Paspiežot, šitos te var noņemt nost. Un tā, principā, nekas tur baigi sarežģīts. Mazgāšana noteikti gaužām vienkārši. Noskaidrojām, ka vaidsprits savāk tīra, tādas nogulstas. Tad tādā pneumatiskajā pistolē ielēja vaidspritu iekšā un tik tīra. Pirmā tāda maza virstīta forša. Un tā atmiekšēja un tik tīra. Jūs ziniet, biežāko iemeslu, kāpēc motors seļu ēd? Tā jau šitā te gumbiņa, blīvuslaiks uz vārsta virsū, kas ir. Viņš atrodās šeit iekšā. Reku, tur iekšā viņš ir. Tā, fokusējas. Lai viņu izņemtu, tur ir speciāli instrumenti. Es paņēmu vienkārši tādus knaivus nopirku. Bišķi apslīpēja galvas, lai ņemot ārā. Viņš visā garumā piegulās, lai nečakrē tikai pašu maliņu. Jo, ja nenoslīpē, tad viņš reku tikai maza tā saķer. Viņi tur diezgan tā iesviluši ir. Tā kā bišķi pakšķāties vajag, lai dabūt viņu ārā. Bet nav neizdara. Ārā salocīs, bet viņš arī vairs nav vajadzīgs. Vēl viena lieta. Ja ņem ārā visus svārstus, tad viņi būtu jāpieslīpē. To var darīt tā, nopērkot speciālu pastēri. Šitā te uzsmērā drusciņu virsū. Liek iekšā. Katrā vietā savu vārstu, ja? Nedrīkst sajaukt. Jo vārstu pieslīpē katru precīzi savai vietai. Te es tādu agregātu izgudroju. Nekas jau tāds īpašs. Vienkārši vārsts, ieliku skrupistolē, uzliku cimda galvu virsū, īkšķi, vai tādu normālu cimda un viss. Šitā te.
maigi, klausoties skaņās. Daudz nevajag jums slīpēt, ideālajā variantā. Ārstam būtu jāpieguļ visā garumā. Tur nevar būt nekādi pārāvumi, kaut kādi nelīdzenumi. Viņam pilnīgi precīzi šķijā te kolonasiņā jāiet iekšā. Es jau te visu izslīpēju, visus vārstus. Tagad vajadzētu visu pārmazgāt, lai nepaliek tas abrazīva gabaliņš tur iekšā. Jo nebūtu labi, ka šitāds abrazīva pasta tur sāks kā motoru darboties. Jaunās vārsta gumijas atpakaļ vispār bez problēmām. Uzliekam te virsū. Tad var tādu štoku paņemt ar 10 mm muciņu. Sitam līdz metāliskai skaņai tāda, ja? Un jāiet virsū blīvi. Jaunās vārsta gumijas otrši tāda smuki blīvi. Forši strādās. Nekā dēļa netiks garām. Salīdzinājumā reka vecās. Nav tā, ka tas sprauga ir, ja? Bet eļļai pietiek. Varbūt šis nav tas trakākais variants. Bet, tā gumija jau cieta, pilnīgi cieta. Viņai jābūt mīkstai, šitādai te, smukai. Būs skaisti. Te jābūt baigai pacietībai, tajās vājiem nerviem šito nevar darīt. Baigais šakars. Kā tad notiek vārstu regulēšana? Tā, te liekam pa vienam iekšā šos vārstus pacēlājus. Un liekam uz katru virsū sadalas vārstu paceltā stāvoklī. Piemēram, uz ieplūdi jābūt no 0,02 līdz 0,2 drīkst būt sprauga. Tas nozīmē, lielākā sprauga, kas mums drīkst būt 0,2. Tā kā es nemaz tur citus neskatos, es ņemu iekšā bāžu 0,2, iebāzt nevar, tad sprauga ir normas robežās 0,002. Tas ir principā, lai viņa nav piespiesta. Te jau skatoties var redzēt, ka tur spīd cauri. Bet šito bāžam smalko iekšā, un viņa mums droši iet iekšā. Tur nav vajadzīgs mērīt, cik man ir attālums. Man galvenais iekļauties tajā 0,2 līdz 0,02 ieplūdē. Izplūdē drīkst būt pat 0,4 lielākais. Viss. Un tad ņemam ārā. Šito ņemam ārā, noliekam savā vietā un liekam atkal vienu pašu atpakaļ nākamo. Kārtīgi saļojam, lai neiesprūst. Un liekam iekšā nākamo. Kā liekam iekšā piespriežam, liekam 0,2. 0,2 jau te iet diezgan brīvi. Pārbaudam nākamo, 0,25. 0,25 iet,
un 0,3. 0,3 neiet. Tātad mums vajag pa 0,1 mm augstāku šo te vārstu pacēlē. Paņēmu citu ieliku, un šitam ir 0,15. Tā kā esam savā diapazonā iekļaujušies.